Lielākais uzdevums tehnoloģiju pasaulē ir caur ierīcēm, monitoriem, serveriem un cipariem, nullēm un vieniniekiem sazināties, virtuāli sadoties rokās un sadarboties ar mūsu klientu, cilvēku. To, kurš mūsu radītās sistēmas reāli lietos, kā arī to, kuru šīs sistēmas uzskaitīs, reģistrēs un aprakstīs. Cilvēku, kuram mūsu ieviestā sistēma radīs darba vidi, iedos rokās jaunu rīku un palīdzēs paveikt lietas ātrāk, vienkāršāk, efektīvāk. Arī to cilvēku, kurš mīt visattālākajā Latvijas nostūrī un kuru mēs izstrādātāji, projektu vadītāji, programmētāji, analītiķi, testētāji visticamāk nekad personīgi nesatiksim. Mēdz teikt, ka digitālā vide ir paralēlā pasaule, kurā viss notiek citādāk nekā realitātē, bet tā nav. Tehnoloģijas ir tie paši arkli, velosipēdi, motori un spuldzītes, ko savulaik izgudroja, lai ikdienu padarītu ērtāku. Tā ir ikdiena, kurā ar netvaramiem rīkiem paveicam reālas lietas. Ikdiena, kurā domājam un darām digitāli. Rainis ir teicis, ko tu domā, tas tu esi. Mēs izdomājam kļūt par daļu no jūsu ikdienas, par daļu no jums. No nullēm un vieniniekiem mēs aužam citādu lielvārdas jostu, kurā līdzās senlatviešu informācijas kodam ieaužam ciparos katru mūsu šodienas mirkli. Tieši tik daudz mēs esam. Visi, kas stāv uz Latvijas zemes, un tie, kas te vēlētos būt. Mūsu laiku nevar apturēt vai pagriezt atpakaļ. Laiku var ietaupīt, un to mums ļauj digitālā pasaule. Mēs vairs nestāvam rindās, bet apliecinām savu esamību attālināti no jebkuras vietas pasaulē. Virs mums visiem ir vienas un tās pašas debesis. Tikai horizontu mēs redzam katrs savu. Ar tehnoloģijām mēs pavirzām debesis malu tik tālu vai tuvu, cik vēlamies. Tā ir brīvība. Brīvība apceļot pasauli, sajust un piedzīvot un satikt tos, pēc kuriem ilgojamies. Tieši šajos mirkļos top skaidrs, ka laime ir ceļš, nevis gala mērķis. Ka savas zināšanas mēs varam izmantot, lai mainītu pasauli un padarītu to labāku mūsu bērniem. Un mūsu rokās ir izvēle, saprāta vērtīgākā īpašība. Ar savu brīvības balsi mēs veidojam Latviju. Latviju, kurā mēs lepojamies ar platāko ūdenskritumu Eiropā, ar smaržīgākajām pļavām un zaļākajiem mežiem. Ar 100-gadīgiem ozoliem, kuru Latvijā ir daudzkārt vairāk nekā citviet pasaulē, un tūkstošiem citu vietu, uz kurām ejam vai esam ceļā. Tik daudz ar ko lepoties, un tik daudz, ko par sevi vēl nezinām. Vēl ar vien kaut ko meklējam. Vēl ar vien brīnāmies, kā vienai tik mazai tautai var būt tik daudz bagātību, un kā katrs no mums tās var paņemt rokās. Un acu mirklī var nokļūt tur, kur sirds kāro būt. Un apskatīt detaļas tuvu jo tuvu. Un atrast kaut ko jaunu senajā, iedvesmoties, ieskatīties dziļi acīs, iemīlēties un nekad neaizmirst. Mēs liekam visus atmiņu stāstus kopā. Tiem vairs nevajag milzu plauktus. Mēs deklarējam savu piederību latviešu tautai ar vienu vārdu, visnepārprotamākajā veidā, bez valodas. Mēs neesam brīnumdari. Mēs vienkārši iemainījām papīra kalnus, mapju grēdas un plauktu kilometrus pret laiku. Laiku jaunām idejām, lielākiem izaicinājumiem un sasniegumiem. Idejām, kas sirdī liek sisties straujāk, acīm mirdzēt spožāk un katrai ķermeņa šūnai trīsuļot patīkamā satraukumā. Sasniegumiem, kas katram no mums ļauj justies kā sava kuģa kapteinim, būt atbildīgam, pieņemt lēmumus un nebaidīties ielūkoties arī aiz horizonta. Izaicinājumiem, kas iedrošina atteikties no tūkstošiem gadus vecām paražām un strādāt jaudīgāk, mūsdienīgāk un precīzāk. Un šis vairs nav stāsts par tehnoloģijām, bet gan attiecībām.
Attiecībām, kurās 15 gados ir dzimušas gan idejas un projekti, gan sirsnīga draudzība un biedrisks atbalsts. Jo tikai tā var izveidot ķēdi, kurā katrs ir tās stiprākais posms. Mēs turpinām strādāt, mācīties, turpinām augt līdzi baltajam, līdzi augstajām tehnoloģijām. Turpinām mainīties. Esam novērtējuši un stiprinājuši sevi prasmi svinēt panākumus un dalāmies savā priekā ar jums visiem. Tādi mēs esam. 40 acu pāri, kas lūkojās vienā virzienā. Pietiekami daudz, lai ar prieku atskatītos uz paveikto, un stipri par maz, lai teiktu, ka viss jau sasniegts. Mēs ticam, ka ar 15 viss tikai sākās.